No tāluma riepas kā riepas, bet katrai šai Sailūna ziemas riepai ir savas fīčas, tāpat kā tavai ikdienas braukšanai ir savas vajadzības. Tagad Sailūna riepām ir izveidota īpaša Arktikas ziemas modeļu sērija, un pats nosaukums jau liecina, ka viņi ir īpaši piestrādājuši pie kārtīgu ziemas risinājumu izstrādes. Ice Blazer Arctic ir ziemas hīts no Sailūna. Tā ir mīkstā sastāvā gumija maksimālai saķerei uz sniega un ledus. Principā, ja tu nebrauc ar radzēm, tad šī te riepa būs labākā alternatīva ziemai. Brauks klusi un mīksti. Nu jā, budžeta riepa, bet zinat prikolu, kad Nokian, kas ir viens no pasaulē tādiem lielajiem premium klases riepu brendiem, viņi ir atvēruši tā kā riepu ražošanu vissezonas riepām savam jaunajam modelim Sailūna rūpnīcā. Tā kā tas jau kaut ko pasaka par kvalitāti pašam Sailūnam. Tā kā viss cieņa viņiem, ka viņi močī tālāk. Man iekrita acīs šīs asās sānu malas, lai arī kā gribētos izbaudīt ziemas prieku sānslidē, tieši šī te fīča samazina risku izslidēt autosāniski pagriezienos. Tā kā ar žurīšiem šis nebūs īstais pasākums ziemā, bet drošai braukšanai šīs būs īstais variants. Kā jau minēju, katram braukšanas stilam ir sava riepa, tad te ir Alpine Evo 1, kas ir otrs Sailūna ziemas riepu hīts. Tam ir moderns protektora raksts, jeb kā riepinieki saka, asimetrisks. Šī būs ļoti piemērota tiem, kas vairāk brauc pa pilsētu, pamatā pa asfaltētiem ceļiem, jo arī uz slapja asfalta ir jāsabremzējās, un te tieši šāda cietāka sastāvā gumija strādās vislabāk. Starp citu, ja tu plāno doties kaut kur ārpus Latvijas, teiksim uz Vāciju, ideāls risinājums. Šī riepa tik ātri nedils un turēsies uz ceļa stabili arī lielākos ātrumos. Starp citu, šī riepa ir arī lielākos izmēros, jo tagad jau no saloniem nāk tačkas ar lieliem diskiem, tad šeit varēs atrast savu izmēru. Un pats galvenais, ka šī jau ir otrā Sailūna ziemas riepa, kurai neatkarīgs Vācu TÜV Sud institūts ir piešķīris kvalitātes certifikātu. Tas tomēr ir reāls oficiāls apliecinājums kvalitātei.